Ar ieģipsētu roku 1. septembrī uz skolu dosies 5. klases skolnieks Andrejs. Puika smago rokas traumu guvis rotaļājoties pagalmā, krītot no šūpolēm. Bērnu ķirurģe Veronika Smolko stāsta, ka mazais Andrejs pārcieta smagu operāciju, un tagad roku ģipsī nāksies atstāt vismaz mēnesi. Daudz traumu bērni Latgalē arī guvuši braucot ar divriteņiem un motocikliem. Braucu uz motorolleri no Lākiem uz mājām un nokritu, vai man mašīna ietriesās. Tieši neatceros nekā. Kā atbraucu, piemēram, arī neatceros. Un ko tu esi iemācījies no šīs avārijas? Ko turpmāk nedarīt? Un ka būšu uzmanīgais braukt un mēģināšu viens pats nebraukāt. Ar vecāku atļauju un tā braukāt tik. Īstu šausmu stāstu mums atklāja 17-gadīgais Kaspars. Braucam ar draugiem no Rāznas pa Rāznas ceļu un uz ceļu izskrēja zveres. Vadītājs apjuka un sagriezas tur un mēs ielidojam grāvī ar mašīnu uz jumta. Smadzeņu satricinājumi, lausti kaklu skriemeļi, laustas rokas un kājas. Tās ir tikai dažas no sezonas tradicionālajām traumām. Vasarā tie dažādi veidi nobrāzumi, kukaiņu kodumi, sasitumi. Vasarā ļoti bieži bērni traumēt, sasit galviņu, rokas, bieži sagriežas kājas, staigājot basām kājām. Jā, ziemā savukārt tie vairāk būs potīšu lūzumi, roku lūzumi. Runājot par vasaru kopumā, mediķi ar skumju ironiju teica, ka karstajā laikā cilvēki kļuvuši nervozāki un neuzmanīgāki. Ievērojami pieaudzis sadzīvē gūto negadījumu skaits. Pieaudzis tāda savstarpēja kautiņu ķīviņu cietušo pacientu skaits, kas ir griezies slimnīcā. Vēl viens ir tie pacienti, kurie ir mēģinājuši peldēties reibumā vai nereibumā un mēģinājuši nirt nezināmās ūdens tilpnēs. Mediķi informē, ka Latgalē biežāk nekā citus gadus šovasar nācies glābt tos, kuri apdeguši saulē vai slīkuši. Savukārt samazinājušies suņu, kaķu un citu mājdzīvnieku agresivitātes izraisīti ievainojumi. Taču neraugoties uz vēl joprojām lielo traumu skaitu, vērojama optimistiska tendence. Bērnu traumatisms nepieaug.